Rovīs. Un piespēl Nižavijam un nepalido pāri vārtiem. Lieliski iespēja. Bots vārtu priekšā un bija tāds Pāršins moments. netrāpīja Kanāks par ripu. Labi izspēlē šobrukumu CSK. Un ripu vārtos. Jānis Mareks riņķoja un izbīdīja ripu pēc rikošets pie Jāna Mareka un atrada nelielu spraudziņu Jānis Mareks zem Krisa Holta un ieraidīja ripu vārtos. Pirmo reizi nostājamies, sākam izspēli. Rovīs, Nižavijs un ripa vārtos! Jāsjauts! Skaitliskais vairākums realizēts. Nu, tur ļoti labi vārtu priekšā nospēlējis Rovīs. Redzam, izsit viņam it kā ripu, bet klāt ir arī Aleksandrs Nižavijs un ļoti precīzs metiens. 1-1. Ļoti ātri izdevās izveicināt rezultātu. Numur 43. Tuvai augšējā stūrī trāpīja Nižavijs. Svaigiem spēkiem Hartigana virzienā. Nižavijs pārtver ripu. Un Rovīs. Noblokēts Rovīs metiens, kur ripa! Ripa vārtos! Pārtverta ripa. Rovī metiens atvairīts, pacīnās Nižavijs un Hartigans pieliek punktu. 2-1. 13 vārdi Hartiganam šajā čempionātā. Ja, nu īstajā vietā, īstajā brīdī atradās Marks Hartigans. Kozlovs. Un ripa vārtos. Zibenīgi. Ļoti ātri viss notā pareiķina, ļoti īsi laiki parasti. Ne parasti, bet bieži vien vajag, lai gūtu vārtus skaitliskajā vairākumā. Un arī šoreiz starp kājsargiem ieraida ripu Zubals. Un Jānis Mareks 3-2. Uzreiz pēc iemetiena izrāvās uz vārtiem Trotter un arī aizsargi. Nepalīdzēja neviens. Komandas labā būvā Jānis Mareks. Un ripa aiz vārtiem Dārziņš. Un raidījums vārtu priekšā. Ripa vārtos! Miķelis Rēglings. Ripa vārtos! Tos vārtus turnīrā. Dārziņš. No Dārziņš šeit iespēlēja cerībā, ka kāds varbūt aizsniegsies līdz ripai. Un redzams, šī taktika attaisnojās. Tur cīņa par ripu. Ripa atlēs pie Miķeļa Rēglinga un precīzs metiens vārtos. Kobols. Broks ar Baģukovs apmainās laipnībām. Gaidučenko. Un starp kājsargiem mēģināja Lauris Dārziņš trāpīt, bet Gaidučenko šovi. Holts pret Jānu Mareku. Un tā pavisam nekaunīgi mēģināja trāpīt. Trotters. Olai Gaidučenko. Gaidučenko izsit Trotteram. Apspēlē Kris Holts, Denis Paršins un ripa ir vārtos. Un Gaidučenko rokās. Un Gaidučenko pret Sergeju Gaidučenko. Ripa vārtos! Ripa vārtos CSK komandai šajā pirmajā spēlē. Bet ar atkārtot to līdz pirmajai kļūdai. Un Kris Holts! Kris Holts glāb komandas arī turpinās. Un Kris Holts uzvar šajā duelī. Citādāk. Un ripa vārtos! Ripa vārtos! Un Rīgas Dinamo uzvar Maskavas CSK beidzot arī savā laukumā ar rezultātu 4-3. Un šī uzvara ir īpaša mūsu komandas galvenajam trenerim.